Šogad arī Daugavpilī valsts svētku mēnesis iezīmējies ar patriotiskiem pasākumiem. Jau 3. gadu tika rīkots lāpu gājiens ar nozīmi godināt brīvības cīnītājus. Ar lielu gandarījumu redzu, ka arvien vairāk un vairāk cilvēku piedalās šajā gājienā. Ir īpaši patīkami, ka ļoti aktīvi piedalās jauni cilvēki. Viņi apzinās mūsu valsts vēsturi, viņiem rūp arī mūsu valsts rītdiena. Ir liels prieks par to, ka cilvēki nav vienaldzīgi, ka viņiem rūp mūsu valsts attīstība, ka viņi prot kopā strādāt, viens otru atbalstīt, ka nav ne mazāko šaubu, ka neizdosies nevienam viņu škelt, un līdz ar to kopīgā darbā mēs noteikti panāksim to, ka mūsu pilsēta attīstīs. Šogad pasākumā tradicionāli piedalījās ne tikai Daugavpils pilsētas iedzīvotāji, bet arī īpaši tika aicināti visi novada ļaudis. Lāčplēša dienā lāpu gājienā piedalījās gandrīz 2000 cilvēku. Ir skaisti iet kopā un, manuprāt, tas ir ļoti patriotiski, ka tiešām visi latvieši ar šīm zīmītēm kopā iet un noliek pēc tam tās lāpas. Kopumā ir ļoti skaisti. Mēs nākam no Līkstas pagasta, un liekas, tur arī ir paši lielākie patrioti. Un tāpēc mēs arī salasījāmies liels pulciņš, lai ietu kopā un tā kā atbalstīt. Liekas, sajūtas ir vienkārši superīgas. Mēs jau no pirmās reizes ar skolēniem nākam. Un bērni rautiņi raujas, lai nāktu šeit. Mēs ņemam tikai lielos bērnus, bet nāk mazi ar mammām, nāk ar vecmāmiņām. Skolē piebiedrojās arī visa mana lielā ģimene. Esam dēls ir, vedekla, vīrs, visi esam šeit. Jo mēs, ir tāda vienotības sajūta. Katrs uzzinātais apliecināja, ka Daugavpils vienības laukumā tika nolikta svecīte par katru Latvijas brīvības cīņā skritušo dvēseli, nešķirojot tautību. Par Latvijas brīvības cīņu, pateicības sajūta par to, ka mēs tagad varam